Sveiki visiem! Es šodien pastāstīšu un parādīšu par metābo lentes zāģi BAS 318. Tas ir lielais modelis no lentes zāģi, kā metābo ņemot. Tur ir vēl tas mazais, bet es pastāstīšu kāda atšķirība tur bišķi vēlāk. Pastāstīšu kāds viņam funkcijas, kāds aksesuāri, un es vēl parādīšu, kā rīkoties, kā darīt viņu tur kaut kādām lietām. Jo citi varbūt tas nezina, kā rīkoties ar tādiem lietām. Piemēram, tie, kuri galvniecību nav mācījušies, kā, nezinās iespējams, kā rīkoties ar to lenzāģi, vai arī tie, kuri pabeiguši galvniecību tehnikumā, bet nezin, kā rīkoties tāpat tās, kaut kāds tur lietas. Par to es varēšu parādīt, un varbūt tas iemācīsieties, kā rīkoties ar viņu. Un mēs varam sākt. Tad tas viss apskats. Rekurīt aksesuāri, kāds viņam ir. Viņam ir atslēgas, tur 3 dažādi lielumi. Viņam ir lineāls, viņam ir tas stūmējs, tas puļķis tur, lai sīkos detaļas varētu nozāģēt bez rokas tur nozāģēšanā. Viņam ir tas stūmējs lineāli un zāģi lenta. Šis ir tas oriģinālais. Vienīgi šitas nav oriģinālais, ko uzlīt. Šis ir 12 mm, tas muguru platums. Un šis ir 6 mm. Vienīgi es pastāstīšu drīzumā, kāda atšķirība no viņiem. Un tie visi aksesuāri, kas tur viņam ir klāt. Parādīšu pirmo paaugstinātāju. Šis ir paaugstinātais, cik augstu tur vajag lens. Un šitas augstumam ir maksimālais 17 cm. Tad, tas ir paaugsts priekš, tāda lenzāģa. Bet vienīgi tā mazajām, kas tur ir, tas ir kā 10 cm. Bet tas ir atkarībā, kā tu strādāt. Vai tu gribi formām taisīšanā, kā zāģēt. Vai arī kā tev vajag kaut kādas baļķis lielās zāģēt. Jo priekš šitā tas ir baļķi jau varētu zāģēt kaut kādas maziņās, skaitās kā zāri. Vienīgi, kā var tur augstumu regulēt? Tur ir tāds mums kņopīt tādu, skrūvējams. Tur ir kā atlaist un pievilkt viņu. Tur vajag tikai bišķi, atlaist, ja vajag kaut ko regulēt. Ar to sarkano, tu regulē, cik tur augstumu tev vajag. Vai tu gribi uz leju, vai uz augšu. Bet uz augšu tur brīžam vajag ar roku tur piepalīdzēt, lai tā labāk. Un, kad tur ir pielikts tas augstums, tad piefiksē to pieskrīvē klāt, lai viņš nestaigā tas. Reku tur ir tie gultiņi, reku šitie gultiņi ir, ka tur ir 2 priekšpuses, kas tur ir, tie jābūt sāni, un šitie, kas tur ir aizmugurē viņam, tas ir aizmugurējais gultiņs. Kā pie šito, ja gadījumā kaut kāds savādāks izmērs, tas platumām izvēlas, ņem tur. Tad ir gultiņi, un tās mugurējais. Šito sāns tur mazāk, bet mugurējais visvairāk, jo viņiem savādāks tur izmēri būt. Un vēl šitas ir, tur uz priekšu uz atpakaļ jābūt tik. Viņam bīdās. Tieši noliek kādu vajag, tur tieši attālumu un tieši no sāniem tas. Ar šito mazāko atslēgu tad vajag, lai skrūvēt vaļā un skrūvēt ciet šitā. Tāpat apakšā arī ir tikai bišķi savādāks, bet līdzīgs princips. Tur, kur ir mīnus, ir vienīgi reku šitas. Viņš baigi traucēt tur kaut kādiem regulēšanām šito. Un viņš principā ir bezjēdzīgs šitas dzelzīts, kā, kaut ko tur aizsekšanā vai ko tur, bet, viņš neko nepalīdz tās. Tad lielāko daļu citi tur vienkārši noņem no šito dzelzīt, lai viņš nemaisās tur pa kājām viņam. Tur gultņiem attālums no lentes jābūt vismaz kaut kāds milimetrs vai 2. Tur sāniem 2. un aizmugurējām, lai nebūtu tāda kā slodzeni. Tad, ja jūs pieliksiet pa tuvu, tas ir kā tieši klāt, tad viņam, tur, kā var teikt, tur kā lauziens tur. Bet vienīgi šitie nav vienīgie gultiņi, kas tur ir. Vienīgi tas jātaisa vaļā tur. Vienīgi šitam stulp tas, ka šitas, ka jāatskrūvē vaļā. Vienīgi kaut kā pa stingri var būt stulp tas, ka viņam visu laiku jāskrūvē vaļā. Tad citiem lenta zāģiem, ka nav tāds skrūvējami. Un rekur ir tās viņam dārgumi. Dārgumi tas ir putekļi, kas tur ir. Skaits putekļi, ko tur. Un šitie augšpusē, šitā attaisa toļā, rekur ir. Tur ir viss tāpat ir, bet tikai tur apakšējā daļā. Ka šitā ir apakšā, ir tas gultins un aizmugurējā ir. Viņam vēl ir
reko trauciņš, kur tie dārgumi vēl arī ir padaudz. Vienīgi man būs ko vakariņās ēst. Un viņam tur ir šitas kaut kāds āķis. Tas ir, ja tu izņēmi trauciņā ārā, tad tu aiztaisīt nevari, jo viņam nav trauciņš. Un lai varētu aiztaisīt ciet, ka tur trauciņš lai būtu iekšā, tad jāstum iekšā, viņš tā pišķi tur. Un viņš tāds uz augšu ir. Tad viņam var aiztaisīt ciet tur. Man šitas ķepiņi. Tas arī jāiztais ciet tur, ja tad grib aizvērt ciet, un tad viņš aizvērsies. Kas viņam vēl tur ir, kur ir tas riteņveids, šitas, kur seko līdz tām lentēm tur, un tur līdz augšā viņš. Principā tur viņš griežās šitā tur viņš. Kaut kāda vēl tur tāda, kā barabāna tāda, riteņveidi. Ar šitiem tur var mainīt to siksni no ātrumiem tur ko. Tur ir tieši parādīsies tas grafiks, tas zīmējums kāds ir. Tur aizmugurē ir tāds kā viens maziņāks, viens lielāks, un šitie ir lielāks, un tur ir maziņāks. Ar tiem tur izmaiņa, un augšpusē arī ir. Un viņam, lai varētu mainīt to siksni, ar šito, rekot tam tādu kņopīti vēl vien, ar šito tur to pusi pagriež, un tad viņi atslābina to siksni, lai tu varētu mainīt pozīciju pēc to zīmējumu, kas tur ir. Tad, kad tu izdarīsi, tad tu vari pievilkt uz otru pusi viņu, un tad pievilkt klāt, bet ne tik baigi stingri, tā, lai viņš, tāds pietiekami, lai viņš nenoplīst. Tad beigās jaunu siksni vajag. Rekur ir tas augšpusē viņam, šitie tas ritens vēl viens, tāpat tā kā apakšējām, bet tikai augšpusē. Bet vienīgi arī tur baigi nekas tur nav, vienīgi redz šitos tur, bet es tūlīt tas apskaidrošu vēlāk. Viņam rekur slotiņu, lai tur putekļus noslaucīt kad kaut kas tur pielikt vēl apakšā ir. Bet viņš baigi nepalīdz, jo tur tāpatās kaut kas ir, bet tur dod mazāk, lai būtu. Un viņam ir augšā, rekur kaut kāds kastīt viņam ir. Šitas ir drošinātais. Drošinātais, lai tur neieslēgt tur lentzāģi, kad ir attaisīts vaļā. Lai varētu ieslēgt viņu, tad vajag, lai durtiņas ciet ir. Tad ieskrivē ciet, un tad viņam jāiet. Bet man ir vēl apakšā ir attaisīts. Tad viņu arī nevar, vēl parējiem ieslēgt, jo viņam ir apakšēji arī. Tur divas durtiņām ir divas drošinātājs. Lai tur gadījumā ir vaļā, lai neieslēdzas iekšā, lai tur nesavainot sev. Tas ir kas labs šitādām ir. Kur ir tas aizmugurējais, kur ir putekļu sūcē vai nosūcē lielo, tur pieslēdz. Šitas ir, lai putekļu sūcē pieslēgt. Man ir tas lielais metāvo nosūcējs. Iespējams, ka kāds redzējis, tie, kuri skatās manu video tur. Šis ir kā arī metāvo nosūcējs, un šis ir metāvo. It kā tur jādara tas nosūcējām tur ar metāvo to lentzāģi. Nē, tur viņam nedara. Tur tas lielais gals, kas viņam ir, viņam šitas pa šauru. Un tad kirdik tur nedara iekšā viņš. Tad vajag adapteru to, tad nav labi tad. Un tad šitādu pielikt, lai parasto tur putekļu sūcēju tur varētu. Redzam, ka dzinējs, kur ir elektriskais dzinējs. Tas ir kā 220 volt tur viņš iet. Viņam vēl ir šitas, vienīgi tur atslēgtas, ko pieminē. Un šitas ir, kur tām lentēm, tur tā aizmugurēm, tām ritenim. Bet vienīgi es tad īpaši nav neko mainījis, tad viņi stāv kā oriģināli bija kaut. Un redzam, kaut kāds tur tādu ar rokturiem ir. Šitas ir tam galdam virsmām grāds mainīšana. Kā tur attais vaļā un kā tur pagriež. Lai izdarītu, tad vajag atlaist divus tos, un viņiem ir uz atspēs, ja tu velk uz priekšu, tad atlaiž, kaut ko tā aizsja, un tad griež jau tur to pusi. Uz to pusi griež, tad bišķi padaudz, tad jau būtu. Šitas bija tur. Žaņ. Vienīgi tu jāskatās, kā ir tur, un tad ar to satkano, kas tur ir, viņam jāgriež. Vienīgi nav viegli griezt, bet kur ir. Redz, kā viņš uzreiz maina grādu. Un šitai viņš līdz 45 grādiem jābūt. Vienīgi tur vēl ir, bet es līdz galam neiešu tur, jo diezgan liels leņķis viņam. Vienīgi es uzlikšu 90 grādu, tad viņam 0 grādu ieņemot. Tur uzliek tur, kur vajag. Ja ir tieši grādi, kāds tev vajag, tad viņu jāgriež, un tad viņu nofiksēt. Tāds viņam ir tur. Tas grādu mainīšana. Vienīgi, ja gadījumā nav tur kaut kāds 0 grādu vai 90 grādu, tad tur ir tāds
skrūvīt. Šitā skrūvītēm tur maina tur, cik precīzi tur vajag, tur, lai leņķis būtu tas 0 vai 90 grādu tur skatās. Ja kaut kas tur gadījumā nav tur, kad tais. Rekurī vēl tas, kas augšpusē ir, ka redzam tur visās kaut kādas lietas. Rekurī šitas ir ritenim tam, kas tur augšpusē, tas leņķis tur mainīšanām. Tur ar šito, kas tur ķepiņām ir, ar šito tas ir slēgšanas mehānisms. Tad viņu atlaiž vaļā, un ar šito tu skaties, kurā pusē tev vajag, lai viņš tā kā nobalansē tieši pa vidu tur viņu, kad nevis pa sāniem. Tas ir tieši līdzīgi kā lents slīpmašīnām. Tad, kad ir izdarīts, tur nofiksē viņu tieši, kur vajag tur ar šito, un tad viņš iestāds kāds ir. Viņam ir vēl tas rokturs, reku kaut kāds. Tas ir, lai stieptu to lentu. Viņš tā pagriež, un viņš tad stinga tā lenta. Kad palaiž vaļā, tad viņš ir vaļīgs. Tad. Šitam rokturim nevar tur visu laiku atstāt tam tur nostieptām. Viņam ir jāatlaiž vaļā, jo tur var nostiept to lentu, un tad viņš nebūs tāds derīgs, un viņam arī var noplīst tad, kaut kādu laiku. Tad, kad tu beidz darboties, kad tu zini, kā tu nestrādās tagad, pēc laika tur, ka tieši kā var teikt, ka darbdiena beidzies tev, tad atlaiž vaļā visu laiku, lai nenostiepjas, un tad viņš, kā var teikt, ilgtermiņā viņš zāģēsies tev. Vienīgi mazajām nav metāla lentas zāģiem šitas stiepšanas. Es šito baigi tur neregulēju, tad es visām lentām, kas man ir, es ņemu kaut ko apmēram pa vidu, 12, tad 15 tur. Jo tad viņš, ir piestieps tāds, kāds vajag. Kad tieši nofiksēs, tad viņš stingas kāds vajag tur, apmēram tur. Un viņiem ir tieši tā kāja, kas iekļauts tādam lielajām. Vienīgi viņam tur, kas foršs tas, ka viņam ir ko nolikt to lineāli, kas tas, tas bīdamais, tas stumjāmais. Bet problēma bišķi tam, ka es nezinu, kur nolikt šito lineāli. Viņam nav tur vieta, kur nolikt, un tad viņš kaut kur mētājās tas. Tas, kas bišķi ir mīnusam šitādām. Viņam ir vēl riteņi. Vienīgi es parādīšu, kā ir tur. Viņš ir kā transportējams. Ka viņš nav statīvais vai, un tur tieši, kur pamanīja, ka tieši rokturi, tas ir paredzēts, kas viņam. Tur 2 rokturi paņem tieši, un ar vienu kāju pie to stienīt pieliek, un tad paceļ augšā. Ui, kas tur ir? Attaisīts vaļā. A few minutes later. Šito pacel augšā. Un tad viņš stumjā. Kaut ko vada bīdīt viņu. Un noliek. Vienīgi viņš ir pasmāks tas lenta, tāpēc, ka viņam vēl ir tas čugun virsum. Un čuguns tas ir smags, bet ļoti labs virsmā metāls, tas nekā alumīnija. Un viņam vēl ir apakšā ir tā gumijas kājas, kur regulējas. Tas ir, lai nofiksētu tur, ja gadījumā šķīp grīd, tad var regulēt viņu tieši, lai viņš nestaigātu tā. Runājot par čugunu virsmu, ko es biju pateicis, tur viņam tur, kā es tur pieminēju, ka tur lineāli. Tas lineāls, viņš ir lielisks. Šitas lineāls, vienīgi šis ir alumīnija, bet šitas lineāls ir kā tieši precīzi, viņš nofiksē precīzi tas, kas man patīk. Viņš tā pastinga, baigi maz, jāvalk uz leju šitām rokturim, tad viņš labāks nekā tas sāģis, kas man ir. Vienīgi redzam, ka pogas ir. Šitas ir ieslēgšana, izslēgšanas poga, un šitas ir gaismiņa ieslēgšana. Rekud. Viņiem ir gaismiņa, kuriem citiem nav tādi, izvēles. Tas ir, lai labāk redzētu, ja gadījumā tumsā, bet, tumsā es nebūtu ieteicams tikai uz šito, tad vajag vēl papildus gaismas, lai redzētu. Bet, priekš tādu, kā klāt, ir superīgi. Viņam vēl ir aizmugurējais. Šitas ir aizmugurējais tas, ko, ja garāks detaļas, lai viņš piepalīdz. Un viņš ir, ka, nevar izņemt viņu ārā. Bet, ja grib šito dabūt, uz otrā sāna, viņu var uz šito, ja garāks, uz šitādu dēli kaut kā. Tad viņu var, bet tikai, ka tur plus skrūvi jāskrūvē ārā, tur 2 stieņiem, lai varētu dabūt ārā. Tā viņam uztaisīt, bet ja visu laiku maini, un tev baigi, ka netraucē šitas, tad tu vari vienkārši neskrūvēt iekšā, lai varētu mainīt tur, kā uz ātro tur. Jo viņam tāpatās tie 2, kas tur apakšā, viņam nofiksējās. Tad tur tā var izdarīt, kā vienkāršo veidu. Un rekur ir, tur varam uzzāģēt, man kaut kāds koks ir, un vienīgi tur šis ir plānais, tad ir jāregulē
uz leju, ko šitā tur uzliek. Tad ir nofiksēts, tā lenta ir pie stiepa. Lineāls ir zināms, tad tas ir kā lai taisns malu būtu. Un šitas ir, lai galva taisni būtu. Te, ko tur parādīšu, tur kā ir. Šis ir 6 mm tagad. Tur var ieslēgt gaismu, ja grib. Un es tur vilnu uztaisīšu. Te, kur ir, tāds tur apmēram. Tas vienkārši piemērs, jo man vai garām. Tur, ka viņi vada kaut kāds forums izsādes. Bet tur šitas ir stokerī bija, tas nopirkts tas lentzāģis. Viens tur pateicis bijis, ka priekš šitādiem figūrām kaut kāds tur veids nevar zāģēt. Tur, ja tā kāds pasaka tur pa lentzāģi, tas nav taisnība, ka tur nevar. Tu vari veidot tur formas tikai atkarībā tām asmenīm, kuras var jau apskaidrot tur kāds. Asmenīm tur, kas ir savādāks, ka tur ir, priekš šito ir, ka 6 mm līdz kaut kādām tur 16 mm. Tas ir, kas man ir. Bet it kā tur radīja vēl, kur tas kāds garums jābūt šitādam. Šis ir priekš šitām lentēm, tur it kā šitas, kas tur ir 16 mm plat, viņš nebija domāts, tur nebija rakstīts, bet izmērs tieši tāds pats viss priekš tā. Tas kaut kādām citām lentēm tur ir, bet šitie visi metābo, kas man ir, bet tur atšķir, tas ir platāks tā lenta, tā muguriņa, tad ir tikai taisno var zāģēt, bet ja 6 mm, kaut kāds tur, ja šaurāks, tad ir, ka var šitāds veidot. At plato tu nevari to darīt, jo tu lauz, un tu vari nolauzt to lenti, iespējami, un sačakarē detaļu tur. Tad nav labākais variants. Tad skatās pats kādu vajag, ko tu gribi darīt ar viņu, un tālāk. Tā. Kā var nomainīt to lentu, tur, ja tev kaut kāds jauns, vai arī kā tieši, ka tu attaisi vaļā, tad jaunu metābo tur lents, un tev jāieliek iekšā pašām, un tu nezini, kā tur. Ko es tieši parādīšu, kā tur ir. Tad attaisi vaļā tos durtiņus abas. Kad tev ir attaisīts divas vaļā, tad tev to trauciņu izņem ārā. Un vēl tur jāizņem ārā šitas plasmas, kas viņam ir. Viņam ir statpiņi ir. Un vēl šitas jāizņem ārā. Viņam ir apakšā 4 skrūvītes, un šitos jāizskrūvē ārā, lai dabūtu, bišķi tikai tā, lai viņš izņemās ārā. Tas skrūvs var atstāt viņus tur, malā to lineālu, un var izņemt ārā. Bet vienīgi tur, lai izņemt ārā, tev vienmēr jāatlaiž vaļā tas lenti, tad šito griež, lai atslābi. Un tad viņam jāizņemās ārā. Akurāt ņem ārā tieši. Vēl ir tā apakšējais, kur tie gultiņi aizmirst. Un ko tev ir ārā tas lenti. Apskats, cik liels tas ir. Vienīgi, ja tev vajag klikt atpakaļ, vai arī, ja kaut kāds jauns ir tieši, tad tur tāds pats viss tieši, tikai otrādīgāk tur. Ieliek iekšā. Tur baigi jāskatās. Uzdabūju. Tad, kad ir ielikts tieši, tad šito pievēl kaut kur. Tad šito pievelk, apstās, kā ir. Ja tieši ir viss pievilkts, tad viņš tā kā ir uzlikts. Bet tas ir jāregulē, lai viņš griežās tieši centrā. Tur, tieši tagad viņš ir. Tur atklāj. Un var taisīt ciet, kad izdarīt. Aizmirst tos ielikt visu. Kurš šito ieliek, plasmasiņu tā iekšā. Tad šito ieliek atpakaļ. Tā, lai viņš tieši ir viss. Un to trauciņu, kas tur viņam ir. Un tad var, bet tad vēl tas visu laiku aizmirstās. Un tad aizvērt ciet. Un tāds ir mainīšana viņam lentēm. Vēl bonusēs parādīšu, kā šito salocīt. Vai šitādā veidā tur viņu, lai kompaktāks. It kā pareizāk viņu var kā piekarināt viņu tieši, bet salocītā veidā arī viņu var. Tas ir, ko es daru. Tad paņem lenti, noliek pie zemes, tad pieliek kāju, un tad to lenti augšpusē griež. Kur ir tieši salocījās tur. Un, ja vajag tur neatveras vaļā, tad kaut kāds šņod vai kaut kāds tos, kas, ja nopērk jaunu to lenti, kā ar šito var izmantot, lai tur lenti nevarās vaļā.
Un re, kur ir, un tad var ielikt kastē, un tad viņš būs kā jauns. Vienīgi vēl ir kā šitām lenzāģim, kā tas, ja tu strādā ilgtermiņā, tad ir ieteicams, kā uzvalk austiņas, jo šitam ir 98 decibels, tas ir ļoti skaļi priekš ausīm tur, vienīgi tev liksies, kā nav skaļi, bet pēc ilgtermiņām tur pasliktina, tur dzird, tas ir kā pēc gadiem tur ņemot. Un viņiem vēl ir, bija teicis, ka 220 volts, tas ir viena fāze, tas dzinējs, bet tur ir vēl ka 3 fāži, bet tas viena fāži, viņam tīri neko tur, viņš labi zāģē tāpatās. Vienīgi tur ir tādi, daži mīnus, kas tur ir tam lenzāģim, tas skrūvēšanām, tas aizsadziņš un vēl tur citi. Bet var teikt, ka katram lenzāģim būs kaut kāds mīnus iespējams, jo ne visi nav perfekti. Bet šitas ir labs zāģis priekš tādu, nav baigās sūdzības. Viņš dara, ko vajag, tur zāģē visu, formiņas, baļ. Bet vienīgi, ja jūs tikai formiņām tur gribat zāģēt, tad iesaku tur mazo. Vislabāk ir netābotas mazais, jo viņam ir čugun virsam arī, kas ir labs. Un tas, kā viņām nav tas stiepšanas, tas, kas aizmugurē ir rokturiņš. Bet tā, tas ir šitām. Ja jums tur patīk, ko es stāstīju par to lenzāģi, jūs varat uzspiest like tur tajā video. Ja jums nepatīk šitas lenzāģis, ko es stāstīju, var uzlikt dislike. Ja jūs negribat palaist garām tur kādiem no jauniem video tur, ko es publicēju, tad jūs varat aiziet abonēt manu kanālu un uzspiest zvaniņu tur, lai nepalaist garām, ka tieši jauns video, lai jūs varat uzreiz apskatīties. Un ja jūs gribat apskatīties vēl kādas darbus, ko es daru, ko es taisu, tad varat iet Facebookā un Instagramā, tur darbs, tur viss, ko es daru. Un tā tur, tas ir par lens zāģi, uz redzēšanos.